Sinepju graudiņš. Vārds katrai dienai. Pārdabiski risinājumi. Šodienas raksturvieta. Jo manas domas nav jūsu domas, un jūsu ceļi nav mani ceļi, saka tas Kungs. Cik augstākas debesis ir pār zemi, tik augstāk ir mani ceļi pār jūsu ceļiem, un manas domas pār jūsu domām. Jesajas 55. nodaļa, 8. līdz 9. pants. Šodienas pārdomas. Lasot evaņģēlijus, redzams, ka Jēzus bieži sasniedza mērķus un risināja problēmas viņa līdzgaitniekiem neiedomājamā veidā. Piemēram, kad Lācars bija miris un cilvēciski likās, ka pareizākais ir apraudāt aizgājēju, Jēzus Lācaru augšām cēla. Kad sacēlās vētra un mācekļi domāja, ka noslīgs, Jēzus vienkārši apsauca jūru, vēju, un tie paklausīja. Kad vajadzēja pabarot 1000 cilvēku, Jēzus pavēroja ēdienu, un tā mēs varētu turpināt. Ir ļoti liela atšķirība starp dabiskiem veidiem, kā sasniegt mērķus un atrisināt problēmas, un Dieva pārdabiskajām domām un risinājumiem. Lai arī dabiski tavas idejas, resursi un risinājumi ir ierobežoti, apzinies, ka tu neesi ierobežots tikai dabiskajā. Kopš tu uzticēji dzīvi Jēzum, tevī iemājoja tas pats svētais gars, kas Jēzu padarīja spējīgu rīkoties pārdabiski. Tieši tāpat kā Jēzus, tu vari vērsties pie savu mīlošā debesu Tēva pēc padoma un rīkoties atbilstoši viņa norādījumiem, tātad rīkoties pārdabiski. Šodienas lūkšana. Mīļais Tēvs, es nāku pie Tevis ar savām problēmām un uzticos, ka Tev ir risinājums tām visām. Es mīlu Tevi un pateicos, ka Tu esi klātesošs manā dzīvē. Paldies, ka dod man pārdabiskus risinājumus un rādi man svētības ceļu. Es izvēlos sekot Taviem norādījumiem. Jēzus vārdā.